Mēs, Andrupenes pamatskolas 6. klases meitenes, jums visiem iesakām izlasīt Gerharda Holca Baumerta grāmatu Alfons Trīsvaidziņš. Tas tiek uzskatīts par neveiksminieka stāstu, jo Alfons, lai ko arī darītu ar vislabākajiem nodomiem, vienmēr iekļūst ķībelēs. Kāpēc mēs iesakām izlasīt šo grāmatu un grāmatas lasīt vispār? Mēs uzzinām savu vienaudžu domas par dažādiem jautājumiem, kas interesē arī mūs. Mēs varam iejusties grāmatas varoņa lomā un izdzīvot daudzas piedzīvojumus. Grāmatas attīsta iztēli un valodu prasme, nodar draugu pulkā un vēlāk nopietnās darba intervijās. Grāmatas mums ļauj uzrakstīto pārvērst īstenībā tieši no mūsu redzes punktiem. Lasiet grāmatas un kļūstiet drošāki, atvērtāki un galvenais jautrāki. La la la, la la la, cik daudz burtu grāmatā, burtiņš te, burtiņš tur, skat jau iznāk zilbīte, zilbīte pa zilbītei, skat jau apaš vārdiņš skrej, vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš, ak cik jauks ir veikumiņš, izbaudiet